Čau, šodien es paņēmu brīvu dienu no darba. Es pamodos no rīta, aizvedu vecāko dēlu uz skolu, aizbraucu uz Siguldas staciju, noliku mašīnu, nosējos uz peronu, braucu vilciens un es izdomāju, ka es nebraukšu uz darbu. Un tā vietā, ko šodien darīju, es aizbraucu mājās, nopirku kafiju sev un sievai, bulciņu sievai, un tad pabrokastojām, tad mēs pagulējām dienas, 45 minūtes laikam. Un tad es novadīju 2 tikšanās ar klientiem, ar vienu potenciālu klientu, tad es ar vienu esošu klientu, ar vairākiem klientiem sazinājos, izgāju cauri šiem rezultātiem, pārliecinājos, ka esošo klientu kampaņām viss ir kārtībā, uztaisīju vēl plānu, palasīju grāmatu, un vakarā man vēl kardio treniņš. Un liekas ritīgi forši tas, ka es izvēlos tā pavadīt savu brīvdienu, ka savā brīvdienā noteikti izdaru vairāk, nopelnīju vairāk naudu nekā kāds cits, kurš strādā. Un es vienkārši esmu nenormāli pateicīgs sev, kaut kam augstāks cilvēkiem apkārt, pateicoties, kuriem man tas ir izdevies, ka es labprātīgi strādāju brīvdienā, kad es varu paņemt brīvdienu jebkurā brīdī, un mana brīvdiena ir strādāšana, ka es arī varu atpūsties strādājot. Tas liekas krūti, tāpēc es jūtos diezgan savage, ja tā var teikt, un es esmu pārliecināts to, ka es daudz ko dzīvē sasniegšu, un es varēšu palīdzēt ļoti daudziem cilvēkiem. Tā kā tā, tas, ko es gribu teikt uz šo video, es negribu, lai es izklausās pēc fleksa, vairāk pēc tā, ka arī, ja tu nāc no nelabvēlīgas ģimenes, un tev varbūt nav abu vecāku, arī tev nav bagātu vecāku, un tev nav laba piemēra dzīvē, kad tu arī vienkārši strādājot, lasot grāmatas, paklausoties gudrākos cilvēkos, tu arī vari dzīvot tādu dzīvi, par kuru tu nekad neesi sapņojis. Tā kaut kā. Cerams, ka bija noderīgi. Tiekamies nākamajos video. Čau!